Nu ko, esam atpakaļ, esam šajā te setapiņā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šis te formātiņš jums tīri labi patika. Ak, cik forši pašam sevi paslavēt. Bet ko patiešām nozīmē šie te novērtējumi internetā un cik ļoti tiem mēs varam uzticēties, jo pat YouTube'ā nav svarīgs, cik liels ir tavs abonementu skaits, lai kļūtu virāls. Back then, the only way that YouTube knew that you liked content was if you subscribed, and eventually they added the like button. And neither of those things really matter anymore. Vai arī skatoties uz to, kas nesen notika ar Rotten Tomatoes, kur tāds netīšām mazs gļuks izdzēsa dažus kritiskus viedokļus par filmu un filmai reitingi uzauga. Tā arī mēs viens otru novērtējam un nosakam, cik liels ir mūsu interneta stāsts un tas ietekmē mūsu ikdienu, it īpaši jauniešu. Bet cik ļoti tas ietekmē, par to tad šodien. Mūsdienās internetā tiek novērtēts gandrīz jebkas, ne tikai lietotnes, viesnīcas, biznesa iestādes un restorāni, bet arī, protams, mēs paši cilvēki. Piemēram, ja tu esi DJs un tavs vārds ir DJs Erminas, tad Andis saka, šis dzeks reāli spridzina. 5 zvaigznes. Mēs visi esam tik ļoti pieraduši vērtēt, ka pat no tā veidojās visāds mēms, pieņemsim slavenā 5 no 7 mēm vai arī 3 no 10 would not bang. Un tomēr mums patērētājiem jāatcerās, ka ne tikai mēs varam novērtēt biznesu, bet biznesa var novērtēt mūs, pieņemsim, kā tas ir Bolt gadījumā. Sveiki. Sveicināt. Labi. Braucam, jā. Tā, lūdzu. Paldies. Jā, jums arī jauka diena. 5 zvaigznes. Tā, kur mums ir nākamais pavērst. Vai arī jebkur iestāde, kas izmanto lojalitātes programmas. Piemēram, viesnīcās ir savs iekšējais CRM, jeb klientu attiecību management tools, kas novērtē arī jūs. Parasti šajos management instrumentos ir informācija par jūsu preferencēm un par to, ko jūs esat darījuši, to, ka jūs esat palikuši tur pa nakti. Tātad tas nav tikai unikāli Airbnb platformā, kur pēc palikšanas jūs tad novērtējat viens otru. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka šeit jūs vērtējat nevis biznesu, bet gan cilvēku. Un ja cilvēks vērtē cilvēku, un tas viss ir publiski, un šie reitingi ietekmē, vai kāds jums iedos, kur palikt pa nakti, vai arī kāds jums paliks par nakti, tad šie reitingi mēdz būt pozitīvāki nekā tie patiesībā ir. Un tāpēc rodās tik daudz internetrakstu, kāpēc nevajadzētu nekad uzticēties Airbnb, kam ir 5 zvaigznes. Bet kāpēc? Vai tad šī te zvaigžņu sistēma nav domāta tam, lai mums būtu labāka uzticība par to, ko tur mēs pērkam? Vai tad ne? Un šeit ir tā interesantākā daļa. Un atbildi ir nē, jo beigās atkal tas pa lielām viss ir vienas milzīgas buļļu kakas. Domājat, ka tie biznesi, kas atrodas sūdzības LV par šito te, nezina? Protams, ka viņi visu to zina, tāpēc viņi meklē visādas veids, kā palielināt šo te uzticību pret jums patērētājiem. Jo online vērtēšana, gribot vai negribot, ir nežēlīgi vērtīga, jo tā spēj palielināt lietotāju konvertēšanu pat līdz 270%. Iedomājieties! Un tas viss ir pateicoties tam, ka internets ir piedraskots ar tik daudz fake lietām, ka mēs meklējam to saucamo social proof. Jeb meklējam kādu cilvēku online, kas pateiks, ka mūsu izvēlētais produkts, tas ir lielisks produkts un to es izdarīšu pareizu pirkumu. Jo izrādās, ka 85% tic šiem te online ieteikumiem tikpat ļoti, cik dzīvē personiski ieteiktām rekomendācijām. Tas nozīmē, ka jebkurš biznes var paņemt jebkādu stokbildīti, izgriezt sējiņu un atstāt labu vērtējumu blakus savam produktam, un mēs tam ticēsim. Tiek radīti viltus jautātāji jeb troļi. Piemēram, Oļegs. Oļega Facebook profils izveidots 10 dienas pirms raidījuma. Un tas viss nenotiek tikai šeit lokāli, bet tā ir reāla interneta epidēmija. Jo pat lielais Amazons ar šito cīnās, jo izrādās, ka katra 4. recenzija, kas tur ir atstāta, varētu būt neīsta. Bet nu, kurš var būt par to dusmīgs, jo ja produktam ir vairāk labāks recenzijas, jo mēs reāli esam vairāk gatavi atstāt naudu par to produktu. Tad kāpēc man kā biznesam neinvestēt maz drusciņu naudas, kur tad no tā es varētu izveidot jaunu
epidēmiju, iepērkot šīs te labās atsauksmes, jo tad cilvēki pirks vairāk manu produktu. Tas ir līdzīgi, kā pie mums tiek sabojāts šis te influenceru ietekmētāju tirgus, kur it kā arī šeit tiek pirkti daudz followeri, un tad pēkšņi mums tirgu parādās vairāki daudzi īsti influenceru topi, kuriem mums tad vajadzētu uzticēties. Kā piemēram, un šeit man vajadzēs mazdrusciņi aizsargāties. Piemēram, ievadot Evelīnas Parkeras Instagram kontu. Pagaidiet, es viņu neapmeloju Instagram kontu pirkšanā, bet mēs redzam, ka aptuveni 63% ir tikai reāli sekotāji. Jeb cipars, kas tev varētu likt aizdomāties, hei, vai viņi patiešām ir tik liels influenceris, kā viņa sev vērtē. Jo es neuzskatu sev par zvaigzni, es vienkārši daru to, kas man patiešām patīk. Bet īsnībā viņai ir šāds te procents tikai tāpēc, ka jebkurš lietotājs, kas izmanto noteikts tēmtūrs, tam piesako visdažādākie boti. Un man liekas, mēs esam pēdējie tie, kas varētu kādu apmelot kaut kādā followeru pirkšanā. Un tad mēs nonākam pie visgalvenā punkta. Kamēr mēs neusticamies produktam, kam ir pilns 5 zvaigznītes, bet vairāk uzticamies produktam, kam ir 4,5 zvaigznītes, mēs tomēr aizmirstam vissvarīgāko. Un tie ir mēs paši vērtētāji, jo katrs mēs vērtējam pēc mūsu interesēm un pēc mūsu vajadzībām. Piemēram, kā šo te ābolīti. Dažiem šis laptops liekas kā lielisks darba mašīna, uz kā viss ir paveicams. Šis koms man patīk. Lielisks ekrāns un viss ir saprotams. 5 zvaigznes. Tad citam šis te produkts var likties pilnīgi bezjēdzīgs. Cik šis maksā? Ziniet, kādu kompu var izveidot par šādu ciparu? 1 zvaigzne. Tā kā pa lielam tas viss ir diezgan bezjēdzīgi. Un trakākais ir tas, ka tas var arī ietekmēt mazos biznesus. So why in the world would the owner want to put up this banner, no Yelpers, with no accountability, he says, for false claims? People can say whatever they want without any fact-checking. So Muslim has big plans to create a no Yelpers movement throughout the city, and it might not be hard to find supporters. Jo, kā jau es teicu, mēs vienmēr meklējam šo te social proof, kas var vai nu izveidot mazo biznesu, vai arī sagraut to. Jo, piemēram, Grijāns ar nopirka Yeti mikrofonu savai studijai, pēc tam, ka viņš nostājās mūsu video, viņš teica, ka viņš nav apmierināts, bet viņš mums uzticējās, tā kā. Sorry, Grijān. Un beigās mēs nonākam pie tāda jautājuma, kā tad es varu zināt, kam tad uzticēties internetā un kam neuzticēties. Un tas ir ļoti labs jautājums, jo ir vairāk veidi, kā ar to var cīnīties. Piemēram, Jeff Bezos jeb Amazons cīnās ar to tā, ka lietotājiem, kas pat tiešām ir nopirkuši šo produktu un atstājuši vērtējumu, parāda to ar verified badge. Kamēr tādas platformas jeb mājaslaps kā ReviewMeta mēģina izmantot dažādas algoritmus, kas jums parāda to, kas ir redzams publiski vērtējumu, un to, kāds varētu būt reālais vērtējums šim te produktam. Bet kā jau es minēju iepriekš, tas viss ir reāli subjektīvi. Jo vairāk mēs labas lietas lasīsim par kādu produktu, jo vairāk mēs to gribēsim nopirkt, jo vairāk būs sliktāks atsauksmes par to produktu, jo mazāk mēs to vēlēsimies iegādāties sev. Tāpēc viss, ko es varu pateikt, beigsim vienreiz viens otru vērtēt par to, cik mums ir sekotāji, par to, cik mēs laiku dabūjam, skatījums un jebkādas visādas cipariņas. Vienkārši izbaudīsim mūsu dzīvi un mēģināsim uzticēties paši sev. Lai gan šeit uztaisīsim mazu izņēmumu, tā kā noskaties, nospied abonementu, zvaniņu, īkšķīt uz augšu, atstā komentāru un viss tās lietas, ja? Cool. Bet tiem, kas skatās šo video pirms 2010. gada, kaut kādu laiks ceļotāju, tad var atstāt 5 zvaigznītes mums. Bet ja jau esi ticis tik tālu šajā video, tad es ceru, ka tev patiks šis video, jo man patīk veikt mazas izpētes par tēmu, ko es tikai maz drusciņu pārzināts zinu. Un kā vienmēr, jūsu viedokli par šo video vai par šo tēmu mēs vienmēr laipni gaidīsim komentāros, kā arī droši novērtē šo te YouTube video no 1 līdz 10. Apstīsimies, kādu reitingu mēs dabūsim. Tad jau līdz nākamajai tikšanās reizei. Paldies!